Un tā Mateja evaņģēlija 17. nodaļā ir rakstīts 20. pantā, kad es jums saku, kad jums ticība ir kā sinnepu graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam, nocelies no šejienes uz turien, un viņš nocelsies. Ir jāpasaka šim kalnam, jeb šim apstākļiem ar savām lūpām. Un tā visi, kas mani dzird pašreiz, kas skatās, ko Dievs ir pamudinājis apskatīties, pateiksim ar saviem vārdiem, ar savām lūpām, lai tas notiekās, un tas tā arī notiksies. Un lai Dievs mums dod ticību, jo ticība nāk no Dieva un no Svētā gara. Un jo vairāk mēs pateiksim, un jo vairāk mēs prasīsim Dievam ticības garu, jo tas tā notiksies. Un tā, es šeit esmu uz Čērsielas jumta, un šī brīdī es svētīju šo zemi un runāšu. Un jūs arī runājiet ar savām lūpām, ne tikai sirdī. To, ko es teikšu, arī jūs variet teikt, un vēl papildus svētības vārdus. Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā es svētīju šo zemi, šo Latviju, kur mēs dzīvojam, šos cilvēkus, lai viņi nav ar vēlniem apsēsti, lai viņi nedara ļaunus darbus, lai viņi piepildās ar Svēto garu, lai mūsu bērni, mūsu mazbērni un mēs visi, kas nav kristījušies, nokristamies ūdenī, jo stāv rakstīts, kas nekristīsies, tiks pazudināts, aizies uz elli. Lai notiek tā, ka visi pieprasa Dievam un lūdz grēku nožēlošanu, piedošanu un kristīšanu ar Svēto garu, lai mēs varam cīnīties par šiem tumsības spēkiem, kas ir apkārt mums, kā stāv rakstīts, lai mēs cīnāmies par tumsības spēkiem, kas ir padebišos. Par šiem valdošiem tumsības spēkiem es pavēlu un saku Jēzus Kristus vārdā, lai visu šo tumsības spēku darbība pret Rīgu, kur mēs dzīvojam, pret visu Latviju, kur mēs dzīvojam, tiek paralizēta. Lai nekāda ļauna nodoma cilvēki nevar šeit darboties, lai viņu visi nodomi tiek paralizēti, lai neviena bumba šeit nekrīt Jēzus Kristus vārdā, lai mūsu mājas un mūsu bērni netiek iznīcināti Jēzus Kristus vārdā, lai tauta pakļaujas Jēzum Kristum, kungu kungam, lai pakļaujas Jēzus Kristus vārdā, lai ir sagrauta visa sātana darbība, kas ir vērsta par šīs zemes un tautas iznīcību un iznīcināšanu un pazudināšanu, kur stāv rakstīts, lai katrs kristās un tic, un tad taps izglābs, lai visa sātana darbības skolās, kur neļauj apzināti bērniem mācīt šo mācību, ka visiem ir jākristās un jādzīvo svēti, lai visu šī sātana darbība un pretdarbība mūsu izglītības sistēmā, ka mēs savus bērnus atdodam sātanistu rokās, tiek salausa, ka mēs varam bērnus mācīt kristīgā garā savās skolās, Jēzus Kristus vārdā, lai tiek svētītas visas kristīgās skolas un visas kristīgās mācības, ka mūsu tauta var aizstāvēties un dabūt aizstāvību no mūsu debesu tēva, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai debesu tēvs tiek svētīts. Esi svētīts Jēzu Kristu par savu upuri, ka tu esi izliejis asins arī par visām tautām, kas ir šeit, par mūsu bērniem, par mūsu mazbērniem, tāpat par valdībām, lai viņi kalpo tev, mūsu kungam, Jēzum Kristum un debesu tēvam, mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Esiet svētīti, lai tiek salauzti visi ļaunie gari, katra, kas klausās šo ierakstu un pasaks, sātan atteid no manīm nost, es atsakos no visiem ļauniem darbiem un nožēloju visus ļaunos darbus un lāsus, ko es esmu izteicis par šo valsti, par šo valdību, lai nekas ļauns nenotiekās, un es sveitīju visus savus ienaidniekus un valdības mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai Latvijas valdība ir svētīta, ka viņi nevar nekādus ļaunus darbus padarīt, ka viņi nenonāk ellē, bet ka viņi tiek izglābti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, ka viņi nožēlo grēkus un kalpo tautai ar Jēzus palīdzību, kas ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Esiet svētīti šodien mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Esi svētīts, lai svētīts tavs nams, lai svētīts tavs dārs, lai svētīts tavs darbs, tavas domas, tavas runas mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen!